Mājas būvniecība notika no 83. līdz 1985. gadam, un šajā mājā ļoti, ļoti ir realizēts galvenās Hundertwassera idejas, kā var redzēt ar izliektām sienām, nelīdzenām grīdām, kokiem. Kopumā mājas būvniecībā ir 250 koki un krūmi, terasēs ir izmantots 900 tonnas zemes, un galvenās Hundertwassera idejas, būvējot šo māju, tāpat arī citas mājas, ne tikai Vīnē, bet kopumā 9 pasaules valstīs ir Hundertwassera realizēti projekti, bet šī ir tāda šķiet tipiskākā galvenā, kur tiek realizēts Hundertwassera idejas. Varētu pat teikt, ka viņi filozofiskie uzskati. Mēs, protams, nevaram teikt, ka viņiem ir kādas filozofijas skolas pārstāvi, bet filozofiskās idejas, protams, ir realizētas.